Esiet sveicināti! Nu, ko jaunais gads ir sagaidīts, viss ir nosvinēts, viss jau ir aiz muguras, novēlu visiem laimīgu 2024. gadu un mūsu fantasy spēlētājiem novēlu veiksmīgu atlikušo sezonas daļu. Esam aizdījuši 20 kārtas, tad nu ir laiks atskatīties, kas ir noticis 19. 20. kārtā apvienotais podcasts un kas man šodien padomā. Neliela aktualitāte, drīz sāksies Āfrikas un Āzijas kausi, tātad daudz spēlētāji nebūs pieejami, paskatīsimies, kāds izskatās. Tad jau noteikti iziesim cauri visam, kam parasti. Noteikti ir jāizceļ kausa izcīņas fināls, tā mēs arī pieķersimies, šis būs pēdējais podcasts, kurā mēs runāsim par kausa izcīņu. Ir ļoti interesanta maiņa, jā, sezona ir ieskrējusies, šķita, ka maiņu vairs nebūs, bet mums ir viena diezgan jaudīga maiņa, par to mēs arī nedaudz vairāk paskatīsimies, un tad jau iziesim vēl dažām lietām cauri, tāpēc, ķersimies, vērsim pie ragiem un, skatāmies aktualitāti. Kā jau zināms, Āfrikas kauss 13. janvārs līdz 11. februārs, Āzijas kauss 12. janvārs līdz 10. februārs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Premjerlīgas spēlētāji dodas palīgā savām valstsvienībām un redzam attēlā divus spēlētājus, kas iedragās fantasy komandu sastāvs. Var teikt, ka tas ir tikai iespējams, sliktā gadījumā tie ir 3 gameweeki, 4 gameweeki, bet tas ir daudz, lai runātu par kaut kādu punktu krāšanu un visādi citādi komandas sasniegumiem fantasy laukumos. Tas, protams, ir pie nosacījuma, ka šo spēlētāju komandas spēlē tur līdz fināla turnīra tur beigām, to mēs nezinām. Sīkāk varam papētīt lapās. Es mēģināšu varbūt ielikt apakšā zem video linku, kur var papētīt, kad ir grupu turnīri, kādas komandas, ar kurām spēlē kopā. No fantasy skatu punktu ir apkopots tas viss. Turnīrā piedalīsies tādi spēlētāji kā šie divi zināmie, Salāks un Sons, divi labākie fantasy džeki šosezon. Hichans, vērtīgs spēlētājs, Onana noteikti ir daudziem sastāvos, bet šeit ir piebilde. Šķiet, ja informācija nemelo, tad nākamajā gameweekā Onanam ir atļauts palikt ar Manchester United, tāpēc paskatāmies, viņš varētu arī spēlēt. Amrabats nepārāk labs fantasy assets, Sars, Tottenhamai svarīgs spēlētājs, Mitoma, Kudus, Bolijs un citi. Mitoma bija iedzīvojis savainojumā, nespēlēja pagājušajā kārtā. Bet zinām, ka viņš ir pietiekoši labs fantasy assets, ja viņam aiziet spēle. Kudušs, ļoti karsts, Kudušs, nezinu kā izrunāt šo ganas izlases spēlētāju, bet arī viņš nebūs, Bolī nebūs un daudz citi. Pilno sarakstu, kā jau minēju, varēsiet apskatīt linkā, ko būšu ielicis apakšā. Tāpēc, iesaku visiem papētīt, ko darīt lietas labā. Tas nav kā, pieņemsim, basketbola fantasy vai NHL, kad izkrīt tur kaut kāds spēlētājs un viens paliks super karsts. Tāds noteikti nebūs. Ir jāmēģina aizstāt šie spēlētāji. Draft līgā šīs būs daudz problemātiskāk noteikti, jo tu nevari viņu nomest, tev viņš būs uz benča, vai ne? Un tāpēc jādomā, kā to visu kompensēt. Punktu līgās, pareizāk sakot, naudiņu līgās, noteikti šo visu var apiet veiksmīgi un noteikti kaut kā apspēlēt. Tas nav tik liels posms, protams, bet šeit arī redzēsim jau kaut kādu meistarību no menedžeriem un būs interesanti pavērot, kas tad un kurš ko izspēlēs. Skatāmies, kas notika Premjerlīgā aizdītajā kārtā. Šeit 19. kārtu es neesmu līdz klāt, jo tas būs pārāk saspiesti. Noteikti apskatāmies sākumā rezultātus, redzam, Nottingham pārspēja Manchester United, bēdu ielēja, turpinās, Wolves pārspēja 3-0 Everton, vērtīgs panākums, Manchester City pārspēja pastarīt Sheffieldu, bez Holanda izdodas uzvarēt, Crystal Palace pārsteidz Brentfordu,
Aston Villa 5 vārtu mačā ar 3-2 pārspēja Burnley. Chelsea arī 5 vārtu spēlē, svarīgi punkti pret Pastarīti. Tottenham Hotspur pārspēja Bormutu ar visiem savainojumiem, bez Madisona, bez aizsardzības balstiem. Tottenhamai izdodās uzvarēt, apsveicami. Fulhama pārsteidz Arsenal un 2-1 uzvara. Mālači Fulhama un Arsenal sāpīgi, tiešām sāpīgi pret vienu no apakšgala komandām. Redzam, Liverpoola ļoti aizraujošā duelī. Visu lai gan bija vadībā, bet 4-2 pārspēja Newcastle. Šeit atkal Salahs izcēlās gan pozitīvi, gan negatīvi. Pendeli neiesita, tas palīdzēja Dubravkam tikt pie svarīgiem fantasy punktiem. Un ar ielaistiem 4 vārtiem Dubravkam bija 8 fantasy punkti. Es runāju tagad par vārdsargu. Ļoti, ļoti labs. Tikai tāpēc, ka Pendeli izdevās neielaist. Un visbeidzot kārtas pēdējā spēlē West Ham un Brightona Londonā nospēlē 0-0 bez vārtu gulmiem. Šis duelis ļoti iegrieza man, un tādēļ es drafta līgā piedzīvoju neveiksmi, visticamākais šī iemesla dēļ. Bet ko par mani? Paskatīsimies labāk, kas notiek Anglijas Premjerlīgas tabulā. Pieķeramies klāt top 5. Top 5 Liverpool, Aston Villa, Manchester City, Arsenal un Tottenham Hotspur. 6 punktu atstarps starp komandām. Manchester City 1 spēle ir rezervītē. Un man ir interesanti uzzināt, protams, zinu te pārsteigumu šajā top 5-niekā, man interesanti uzzināt, vai pārsteidz tas, ka Manchester City nav augšā. Jo parasti, Manchester spēlē stabilis, šogad arī stabilitāte jau ir, bet redzam Liverpool augšā, un daudzas lasīs par to, ka Liverpoola ļoti, ļoti domā par titulu, ka šī ir ļoti laba iespēja, bet, redzam, ļoti cieši viss notiek, un jā, tur var būt daudz, kas vēl mainīties. Kas ārpus top 5 tāds pārsteidzošākais, noteikti Manchester United, Newcastle un Chelsea, 8., 9., 10. vieta. Newcastle ļoti daudz savainojumu, Manchester United arī ļoti daudz savainojumu. Es gan nesaku, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc ir tik slikts sniegums. Daļēji, jā, bet tie spēlētāji, kas ir traumēti, nav tādi, kas to komandu tulītās cels gaisā. Chelsea interesanta pārbūve un vispārējais 10. vieta šobrīd, un kas vēl šeit tāds Lutona, Burnley, Sheffielda, visas jaunpienācējas ir Premjerlīgas lejas galā. Kaut kā tā. Kas pie rezultīvākajiem redzam, Salahs ir noķēris Hollandu. Hollands izlaiž, šķiet, ka 3 kārtas jau izlaidis, un Salahs to izmanto. Salahs ir iesitis 14 vārtus, un Salahs ir apsteidzis arī Pedro Neto, un viņš ir pats rezultīvākais piespēļu kategorijā. Šeit gan arī Olijs Watkins, bet Salahs tur augšā. Salahs, iedomājieties, viņš ir iesaisties 22 vārtu gūmos. Ļoti, ļoti sensacionāls sniegums no viņa. Portāls X, sāksim ar tādu pozitīvāko. Redzam, kādā kompānijā nonāca Muhameds Salahs. Viņš ir viens no 3 spēlētājiem, kas 7 sezonās pēc kārtas, Premjerlīgas sezonās pēc kārtas, ir atzīmējis ar vismaz 20 iesaistēm. Tas ir vārti plus piespēles. Thierry Henry un Harijs Keins. 7 sezonas pēc kārtas. Wow! Apsveicam Ēģiptieti un novēlam turpināt to arī nākošu sezonu. Decembra Premjerlīgas labākā spēlētāja nominācijas. 8 spēlētāji, redzam viņu uzvārdus. Interesanti būtu noskaidrot, kuru tu no šiem spēlētājiem liktu par labāko. Droši ierakst komentārā, man būs interesanti, un es domāju, ka citiem arī būs interesanti, kuru no šiem te 8 džekiem tu izcel visvairāk. Kols Polmers, man laikam patīk. Viņa kandidatūra, ļoti labs spēlētājs, un šobrīd Chelsea noteikti. Chelsea vērtīgākais fantasy assets. Nākamais nedaudz bēdīgāks, vairāk kā fotogrāfija izvilkta no Twittera. Redzam, kam Manchester United zaudējusi ir. Ja? Ļoti daudz zaudējumi. Varam paskatīties, papētīt, pievilkt tuvāk un apskatīt, kādām komandām zaudē Anglijas titulētākā komanda. Ja? Dažas zaudējumi ir tiešām, labi, Minhens, Bayern, tur Manchester City, bet paskatāmies bišķi ciešāk un novērtējam, kādā bedrē var nokļūt viena no
bagātākajām pasaules komandām. Un pēdējais tvīts, citam bēdīgs, citam priecīgs. Luton Town šobrīd ir iestus vairāk vārds Premjerlīgā kā Manchester United. Luton Town ir viena no sliktākajām komandām šajā sezonā, un Manchester United ir, man šķiet, ka tikai 3 komandas, kurām ir mazāk vārtu šajā sezonā Premjerlīgā nekā Manchester United. Vai spējat tam noticēt? Un treneris sēž uz krēslu. Labi, ko tur daudz? Es uzskatu, ka šis treneris ir jāatlaiž. Varbūt ieraksti komentārā iemeslu, kāpēc Ten Hags joprojām sēž tajā krēslā. Kāpēc? Ļoti, ļoti, ļoti saudabīgs lēmums no komandas īpašnieka puses. Turpinam ar fantasy saturu. A grupa mūsu drafta līgā. Redzam rezultātus. Mountaineers pārspēja Riga Kings. Moto uzveic grupas līderi Forest. Vērtīgi uzvar, apsveic Juriju. Rīgas Šauters pārspēja Viļķens brīvdomātājs. Bebežs ZMC piekāps lodzes ķieģeļiem. Savukārt Varkaļa ezernieki pārspēja Talsi no Fujaka grupas Pastarīti. Marbs Forest 2 kārtu laikā saglabā pozīciju savu Rīgas Šauters ķer viņu rokā, arī 39 punkti. Moto kāpums uz augšu, apsteidz ZMC un paceļ uz 3. vietu. Top 5 noslēdza Riga Kings FC. Lejas galā Viļķene paceļās augšā, nostum Tals uz zemāk. Citādi nekādu baigo izmaiņu 2 kārtu laikā mums nav. Šeit kauja ir interesanti. Es arī vēl kā 5. vietas īpašnieks cenšos un centīšos iesaistīties cīņā par pirmo pozīciju. Man arī ir vēl pāris džokeri azotē, kā saka, viens no tiem ir Madisons, nāk atpakaļ, bet, protams, Rīgas Šauters atgriežās Kevins De Bruyne, kas viņam tur vēl atgriežās, kaut ko vēl viņš bija uzrāvis augšā. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti būs interesanti sezonas turpinājums. Un pasties lodzes ķieģeļi arī turpat 9 punkti vien. Forši maucam. B grupā jauns līderis Garsenģis Potters šo 2 kārtu laikā ir pārņēmis vadību savā grupā. Jau 45 punkti viņam, 40 punkti ir Latvijas Gunneram, Cīravs Raķets seko ar 33 punktiem. Redzam arī Valmiermužai 2 vietu kāpums, bet krīt Riga United šobrīd 9. pozīcija viņam. Kas 20. kārtā notika? Garsene pārspēja Zemītas Bugatieras 54-45 un uzvaras visām mājinieku komandām. Griziņkalna Lapsiņas pret Riga United, Bebri pārspēja bijušo līderi Latvijas Gunner, Valmiermuža pārspēja Valmieras Montevillē, Valmieras derbijs, kungi, ierakstam emocijas par šo derbiju. Tieši starp citu Šodien, jau vakar braucu cauri Valmierai, redzēju Valmiermužas alus brūvētavu, tad uzreiz iedomājos par jūsu duelu. Ierakstam, kurš tad kuram parādīja īsto vietu šoreiz. Un Cīravs Raķetes uzveica Ikšķiles Zebru grupas lejas gala vienību. Jā, Ikšķiles Zebrai sāpīgi, viss sāpīgi šajā sezonā, viss ir slikti. Es menedžerim ieteiktu izbaudīt vienkārši atlikušo sezonu, varbūt tās pakutināt nervus līderiem, nebaidīties riskēt. Es gan nesaku, ir jāmet nos labi džeki, bet, no sastāvu, bet nebaidīties riskēt, neturēt traumētos, neturēt tos, kas neperformē. Izbaudīt turnīru, varbūt kādu treidu uztaisīt un gatavoties jau nākamajai sezonai. Pārējiem menedžeriem novēlu ķert rokā top 2, kas ir nedaudz atrāvies, bet ir šeit viena komanda, kas vēl varētu pakutināt nervus atlikušo kārtu laikā, un par to nedaudz vēlāk. C grupā redzam to, ka Vecmilgrāvs Īdoga pārspēja Strādniekus, Priežot Husky tik galā ar Salaspils United, daudz punktus savāc viņš, Garkalns Antistārs pārspēja Salas FCSM, Smukums ar Rolavas Vikingiem izspēlēja rezultīvu neizšķirt, savukārt Ragaciem Selga tikās ar Rīgas Bedrēm un uzveica savu pretinieku. Jauns līderis šajā grupā, neatceros, cik ilgi turējās Rolavas Vikinga augšgalā, man šķiet, ka bija diezgan ilgi, bet Priežot Husky lec 2 pozīcijas augšā un kļūst par jauno C grupas līderi. Rolava nokrīt, Rīgas Bedres paceļas, un vispār šeit 2 kārtu laikā diezgan liels kustības šajā te grupā. Salas FCSM nokrīt 2 pozīcijas un šobrīd 10. pēdējais. Apsveic Deinu Alencielau, es uzrāpies augšā, punkti vācās un izskatās, ka vēl viss iespējas ielosties top 5, top
4, top 3, tā kā ir varianti jāmals tik uz priekšu. Saules FCSM vēl nesen spēlēja kausa izcīņas ceturtdaļfinālā, ja nemaldos, un, komanda ir 10. grupā. Ir kaut kādas problēmas Valērijam, un, tas ir jātaisnojās šeit tabulā. D grupā pirmās 5 vietas 2 kārtu laikā bez izmaiņām. Edijs ar Viesītes Briežiem turās augšā. Jānis Paulovskis 2. ar Warrington Lio, Sāviens Bebri ir šobrīd 3. ar Kristapu pie stūras. Lielākais kāpums grupā augšlīgatnes Mafija. Šo menedžeru arī izcelsim nedaudz vēlāk. Madonas Spartaks krīt, Ventavas Vilki krīt. Pārējais bez izmaiņām. Kas tad notika tieši duelīšos? Lejasgals pārspēja Warrington Lio, Jānis Paulovskis ierija no pēdējās vietas, kas maksā diezgan dārgi viņam. Var Jānu ierakstīt, kāpēc tik maz punktu summā. Sāviens Bebri pārspēja Ostwall Handicapper, ļoti sīvs mačs. Vicals zinātnieki piekāpjas 66 punktus iekrājušie augšlīgatnes Mafija stabili uzvarēja ar lielu punktu summu. Madonas Spartakam uzvar pār Rojas Jusi un Viesītes Briežiem izdevās pārspēt Ventavas Vilkus. Visbeidzot, E-grupā mums ir viens līderis, Aizkrauklas vecais rajons, Andris Gutāns, 43 punkti, 899 fantasy punkti summā viņam. 5 punkti atpaliek Ādars Spurs, kas ir pacēlies vienu vietu, un Aizputs Āži, kas arī ir augšā, pacēlušies 37 punkti Āžiem. 2 vietas zemāk nokritis Praulienas Puškas menedžers. Gati, kas ar tavu komandu notiek? Padod ziņu. Man šķiet, ka tev ir vēl ir pāris rezerves varianti, kas tev nāk ārā no traumām, bet tu droši var komentārā ierakstīt, lai mēs visi varam arī paklausīties pareizo situāciju, es varu arī sameloties. Pārējās vietas bez izmaiņām diezgan liela un blīva ir apakša. Rīgas Patriotiem noteikti nav šīs izteiktais pastarīša status, visas iespējas vēl kāpt augstāk. Un vispār, es teiktu godīgi, šeit vēl var daudzi pacīnīties arī par uzvaru grupā. Šeit ir viss kaut kas vēl iespējams, jo tas līdera pārsvars nav tik milzīgs. Andris ar Aizkrauklu pārspēja Rīgas Patriotus, Praulienas Puškas uzveica Bauskas Lielzeltus. Ar visu uzvaru viņam kritiens. Interesanti. Rīgas Evels dēlī piekāpās Praulienas Bonapartiem, Aizputs Āži uzveica Īles Brašuļus, savukārt Ādašs Spurs ar 38-33 pārspēja FC Saukas Bifeļus. Tālūk izskatījās atskats uz grupām pēc 2 kārtām, kas tad tur ir noticis. Skatīsimies, kas notiks pēc 21. kārtas mūsu grupās. Kāpēc es iepriekš pieminēju augšlīgatnes Mafijas komandas vārdu un ka parunāšu par to vēlāk? Tāpēc, ka Edgars Strops kļuvis par pirmās kausa izcīņas čempionu. Apsveicam Edgaru. Augšlīgatnes Mafija ļoti pārliecinošā finālā, bet aizraujošā finālā ar 49-34 pārspēja Ģirtu Biksi Mārups Forest komandu. Mārups Forest izliktā komanda augšlīgatnes Mafija izspēlēja īstu pelnrušķītas stāstu. Kāpēc? Tāpēc, ka komanda pirms kausa izcīņas nebija izlikta pat top 14 sarakstā. Un izdevās tikt līdz finālam, izdevās pārspēt finālā savu pretinieku un izcīnīt titulu. Kas tev pienāksies? Tev būs kauss, uz kura būs uzgravēts tavs vārds, gads, tavs komandas nosaukums, un tu to veselu gadu turēsi pie sevis. Kāds notiks? Mēs ar tevi vēl sazināsimies. Kauss šobrīd stāv pie Linārda Iļina. Viņš kā pagājušā gada absolūtais čempions, kad mēs piešķīrām šo balvu nedaudz citādāk. Joprojām tur to pie sevis, bet mēs ar Linārdu sazināsimies, apdrukāsim, sarunāsim. Nezinu, vai tu esi ārzemēs vai neesi, bet mēs tiksim ar to visu galā. Tā kā apsveicam vēlreiz Edgaru, tu esi malacis, super panākums tev, un tu ieej vēsturē kā pirmais oficiālais kausa izcīņas čempions. Apskatīsimies uz šīm te summām, kādas šobrīd izskatās kopējās summas. Garsinģis Poters, labākais džeks šobrīd visā līgā, viņam arī punktu summa ļoti jaudīga, redzam. Viņš ir ar 911 punktiem pirmais, seko Cīravs Raķets viņam ar 907 punktiem, tad ir Aizkrauklas vecais rajons 899, Mārups Forests 894, Riga Kings FC 874, Ragaciem Selga, Rīgas Šautras, Sāviens Bebri, Rīgas Bedres un top 10 noslēdz Viesītes Brieži.
Ja mēs apskatāmies, tad visai interesanta situācija. Augšlīgatnes mafija joprojām šajā sarakstā nav. Vismaz es neredzu ātri izskrienot cauri. Viņu šeit nav. Valmiers Monteville noslēdz top 25. Tas ir visai interesanti, kad izdevās Edgaram izcelt kausu. Tā kā forši diezgan liels pārsteigums, noteikti underdoga status pilnībā tika attaisnots. Kas tad ir nākamais, ko es gribu apskatīties? Nu, beidzot ir noticis kāds streiks, tāds ievērojams streiks, un šis ir B grupas maiņas darījums. Redzam, Ģirts Čuburs, Linārds Cīļins panāca darījumu, un Ģirts aizsūtīja no savas komandas prom Gordonu, Salāhu, Douglasu Luizi un Kodiju Gakpo pret Markusu Rashfordu, Diaby, Kudusu un Nkunku. Ļoti, man liekas, man personīgi liekas, es teiktu, ka Linārds ir izšāvis vienkārši aptveri un dabūjis ļoti jaudīgu paciņu. Salāks ir labākais fantasy spēlētājs līdz šim. Jā, pretī arī diezgan lādzīgi Džeki Rashfordam varbūt kaut kas izdosies sezonas turpinājumā. Redzēsim, kā tas būs. Jā, Kodijs Gakpo ir tāds spēlētājs, kurš arī iet uz maiņu bieži vien. Un varbūt tās Linārds atdod tādus stabilu, kas tiek pie minūtēm, bet Salāks ir bomba. Salāks ir tas spēlētājs, kurš 1-2 spēles varbūt būs klusāks, bet pēc tam viņš vienkārši uzsprāgs. Nu, redzējām iepriekšējo spēli, Linārdā raksti komentārā, kāda bija Salāha debija Mešciem Bebra komandā. Nedēļas zvaigzne, man ir 2 nedēļas zvaigznes jāizceļ, sāksim ar 19. kārtu. Krūmiņa kungs, apsveicam tevi, 64 punkti summā tev. Tev izdevās kļūt par 19. kārtas labāko menedžeri. Tavi bugatieri bija labākie. Un šajā 19. kārtā labākais spēlētājs bija Woods. Redzam, Nottinghamas uzbrucējs ies 3 vārtus, 3 bonus dabūja un 17 punktus savā summā. Arī Woods bija tas spēlētājs, kurš augšlīgatnes mafijai palīdzēja izcīnīt kausu. Šis bija ļoti vērtīgs asets viņam, teicam, no soliņa iestrādājās iekšā un viss izdevās. Starp citu, par kausa čempionu vairāk varat palasīt sportziņas.com portālā. Tur tāds neliels apraksts, varat pameklēt fantasy saturu, tur mums ir sava sadaļa, tur varat arī izlasīt vairāk kāds ceļš, tad Edgaram bija līdz finālam un līdz čempionu titulam. Bet tagad nedaudz par zemītes bugatieriem, redzam viņu sastāvu. Man patīk Hichans, Bernardo, tas ir lielisks kombinācija viņam, bet, protams, Manchester United duets, kas līdz šim nebija super rezultīvs. Hojlunds vispār guva tikai pirmos vārdus savā Premjerlīgas karjerā. 7 punkti viņam, Garnacho pievienoja 14 punktus, šķiet Garnacho 2 vārdu gūmi, un teicama kombina sanāca zemītes bugatieriem. Apsveicam tevi, Kristap. Un 20. kārtas labākais menedžers neviens cits kā kausā čempions Edgars Strops. 66 punkti, skaista punktu summa viņam. Un viņam izdevās kļūt par labāko ar viņa augšlīgatnes mafijas vienību. Palmers ar 2 vārtiem piespēle 3 bonus punktiem ir 20. kārtas labākais spēlētājs. Man ļoti patīk, kā spēlē Palmers. Ja vēl nedaudz laiku atpakaļ man šķita tāds, kas tur nekas īpaši nav, tad šobrīd viņš ir ļoti vērtīgs. Un ja tu viņu pacel no brīviem aģentiem fantasy draftā, ieliec komentāru, ka jā, es esmu tas laimīgais džeks, kuram tas izdevās, un viss cieņa vecīt, tas ir superīgi. Kāds sastāvs bija mafijas rīcībā 20. kārtā? Redzamā Kilmans aizsardzībā, Wolfs aizsargs, ļoti laba kārta viņam, Sons ar 9 punktiem, Rodrigo 10 punktus Chelsea, Woods kluss, jā, bet redzam, punkti salasījās visās pozīcijās, plus mīnus kaut kas mums ienāk, labs vārdsargs un viss izdevās, un noteikti jāapsveic Edgars ar panākumu gan kausā, gan 20. kārtā, visu cieņu tev. Pagājis ir mēnesis, aizvērties ir decembris, esam janvārī iekšā, un man jāpaziņo, kurš tad ir decembra labākais menedžeris MySport vērtējumā, un tas ir neviens cits kā kausa izcīņas čempions Edgars Trops. Tev tiek dāvanu karta no MySport, sazinies ar mums, mēs sarunāsim, kas notiek tālāk.
Bet kas tad tevi izcēla saulītē? Tas nebija tikai kausa tituls, tas bija arī tas, ka tu 7 kārtu laikā uzvarēji 5 kārtas un zaudēji tikai 2. Tu esi 6. vietā D grupā, arī tur tu kāp augstāk, tu ķer rokā savus grupas līderus, un decembra periodā tu iekrāji 292 fantasy punktus. Visu cieņu tām sniegumam, diezgan stabili, labi sakrājās uzvaras un cīņa par titulu, par top 3 grupā, vismaz par top 3 grupā, joprojām ir tavās rokās. Tā kā, jā, Edgar, sazināmies un vēlreiz sveicam tevi. Slavas zālē nekas nav mainījies, neviens neizšāva tik super jaudīgi, lai ielektu šeit iekšā, tāpēc, gaidīsim atkal kādu spridzekli, kādu punktu summu, kas varētu šo te visu izkustināt. Runājot par punktu līderiem, šeit redzam, vārdsargs labākais ir Bekers, Areola seko viņam, tad ir Onana. Aizsardzība Aleksandrs Arnolds, Trippiers, Pedro Porro. Šeit noteikti arī nekas tāds super pārsteidzošs nav. Redzam, pie pusargiem Salāks, Sons un Bowens. Šeit man noteikti ir jautājums, vai Bowenam izdosies ielausties top 2, kamēr Sons un Salāks būs ārpus šitām te, kamēr Sons un Salāks palīdzēs savām izlasēm. Tas būs interesants. Varbūt Sakam izdosies to paveikt, bet Hitchens noteikti izskatīs ārā no top 6, un viņu šeit neredzēsim kādu laiku, bet gan jau viņš pievilks atkal. Un Olijs Watkins kļūs par labāku uzbrucēju. Redzam, Olijs Watkins augšā, Haalands viņam seko. Haalands gandrīz būs atpakaļ atsācis treniņus, tāpēc, Watkins paspēja kaut kādu handikapu iekrāt, bet es domāju, ka ilgi viņš tur nepaliks. Solanka 3, Alvarez 4 un Kunha ir 5. Laižam tālāk nesekmīgajā aizdītajā kārtā. Tur nebija īsti liela variācija. Man noteikti bija jāceļ Manchester United spēlētājs. Tas ir neviens cits kā Dolo aizsargs. Viņš 0 punktu savāda zeltainā kartiņa viņam. Un noteikti arī Onana. Ja pret Nottinghamu nevar tikt pie savas uzvaras, tas ir sāpīgi, bet tā ir Manchester United, vai ne? Tas nav arī pārsteigums, bet kāds bija jāieliek. 1 punkts viņam. Saliba 90 minūtēs zaudējums pret Fulhamu, 90 minūtes viņam, 0 punktu, zeltainā kartiņa, arī sāpīgi, tā skaitā viņš arī manā sastāvā, un noteikti izcelšu Liverpool spēlētāju Sabozlai, šis Ungāru džeks, viņš gan tika nomainīts, viņš notraumējās, bet 63 minūšu laikā 2 punkti viņam, pie 4 iesistiem vārtiem, Liverpoolai, varēja gaidīt no viņa ko vairāk, bet jā, viņam ir savainojums, viņš tika nomainīts. Un par to mēs tūlīt arī paskatīsimies Lazaretes apkopojumā. Jā, Ziņčenko ikra muskuļu savainojuma dēļ nespēlēs janvāra beigās, varbūt atgriezīsies, varbūt februāra sākumā. Olise, ļoti sāpīgs zaudējums, viņš bija karsts, viņš iesit vārtus, bet viņš augšstilba savainojuma dēļ nav zināms, kad viņš atgriezīsies, viņš noteikti izlaidīs kaut kādu laiku. Mitoma, janvārs, februārs atgriežas, viņš nespēlēs arī Āzijas kausā. Man šķiet, ka nespēlēs. Es gan minēju, ka viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kas ir iekļauts izlases sastāvā, bet es negribu samalot, šķiet, ka viņš nespēlēs savainojumu dēļ. Sabozlai augšstilba savainojums, pagaidām nav zināms, kad viņš varētu atgriezties, sekojam līdzi, es arī pasakošu līdzi, un tas arī ir sāpīgi, un janvāra beigās, februāra sākumā Kiriens Trippier varētu atgriezties tavā komandā. Tas par Lazareti ir viss. Ja ir kaut kādas vēlmes paskatīties kaut kādus spēlētājus, kas varētu izšaut, es iepriekšējā podkāstā minēju uz 5 kārtām priekš, tā kā droši ielūkojies tur un apskaties, šoreiz neatkārtošos. Publiskā līga, redzam, top 3 Weekend Warriors, FK Persiks un Garsten G. Spotters ir top 3. Kas tad top 3 ir Azotītē? Pirmā vieta Mārtiņš Činguls joprojām ir pirmais, viņam sastāvā 3 labākie džekeri Sons, Palmers, Salāks. FK Persiks pacēlies 1 vietu augšā, viņam identiski līderi, top 3, savukārt Zībergs, Klāvs ar G. Spotters nokrīt 1 pozīciju zemāk, un viņam ir Sons un Salāks, bet Dubravka ir 3. labākais ar 8 punktiem.
4. vietā mums ir Āgenskalna Bomži, sako Murks, Grease Sport Results, FK netālu no Doles, Viesīts Brieži, FK Renda, Grinch Guys, Steven Senegals, Silent Assassins, Bebrene, Pacers, Grindelwald Pēls. Varam pastīties arī pārējos, bet redzam, ka labākā punktu summa no top 30 ir 108 punkti Zigi Zaga komandai. Man personīgi bija 109 punkti šajā kārtā, es esmu 33. vietā, bišķi esmu pacēlējis, par kādām 20 vietām, izmantoju bench boost un man tur bija Dubravka un kaut kas vēl man tur bija, neatceros kas. Bet daudzi no pamatsastāva tā kā izkrita un sanāca beigās diezgan neliederīgs šis te čips. Jā. Esam 129 komandas, nekas nav mainījies un cīnamies par Holana kreklu. Nu ko, esam nonākuši pie finiša. Nedaudz par to. Facebookā pajautāja, kāds bija lielākais pārsteigums pēc 20. kārtas. Šobrīd ir, pareizāk sakot, lielākais pārsteigums un vienbalsīgi Aston Villa 2. pozīcijā. Nu, man arī tas ir pārsteigums, bet Emerijs ar savu komandu Malači, lai izdodās izcīnīt vietu Čempionu līgā. Uzdošu jautājumu, YouTube droši var iesaistīties, ierakstīt atbildu šo jautājumu. Kurš spēlētājs kļūs par 21. kārtas punktu līderi? Zinām, Salaks nebūs, Sons nebūs, Holands varētu būt kā atgriežās, tāpēc būs interesanti pavērot, uz ko izšausiet šoreiz. Un te redzam arī nākamās kārtas spēles. Sāksim kārtu 13. janvārī un beigsim 22. janvārī. Diezgan tā izplest šī kārta, diezgan izstiepta ir, bet tā viņš ir. Un redzam spēles, un es domāju, ka būs interesanti paskatīties. Atkal ir visādi duelīši, kā piemēram Manchester United pret Tottenham un Manchester City pret Newcastle, Chelsea pret Fulham spēlēs, un būs interesanti vairākas noteikti intrigas arī nākamajā kārtā. Tā kā, jā, nav ko vairāk muti dzesēt, paliksim pie tā, kad gaidu jūs atbildes uz visiem jautājumiem, kurus podkāstu laikā uzdevu, un tiekamies pēc nākamās kārtas. Nedaudz atpūtiņu no Premjerlīgas, sakopojam spēkus, un tiekamies jau pēc nākamās kārtas. Visu labu!